Šķēles kungs jau iesildījies, es viņam arī uzdošu jautājumu. Ziniet, jūs te daudz stāstījāt par to, ko esat iespējuši. Nu, visi zina, ka jūs sākāt ar atsevišķu uzņēmumu privatizāciju, pēc tam veselu nozari, alkohola ražošanu atdevāt Krieviem. Tad partija, kurā jums vienmēr bijusi noteicošā loma, veica nodevības aktu atdodot Abreni. Nu, tagad tāda sajūta, ka jūs kopā ar Saskaņas centru gatavojaties savu mūžu lielākajam darījumam arī Latvijas valsts pārdošanai. Un, ziniet, es jums gribu teikt tā, ka braucot 3 nedēļas, jautājums ir tāds. Tātad cilvēki, ar kuriem es esmu sastapies, netic jums, bet, ziniet, ļoti gribētos jums noticēt. Man tāds jautājums, vai jūs būtu gatavs kopā ar mani līdz vēlēšanām iziet melu detektoru? Jūs vēlaties jā vai nē, vai izvērstāk atbildi? Nē, man interesē tikai jā vai nē, jo es zinu, kad māku atbildēt ar tā un šitā. Nē, jā vai nē? Vispirms par Abreni tomēr. Varbūt vispirms uz jautājumu, pēc tam būs laiks Abreni. Tiek pielādēt kaut kādu jautājumu, un pēc tam beigās paprast. Par Abreni ejam kaut rīt. Ne, bet vispār jūs esat gatavs? Ejam uz melu detektoru kaut rīt. Bet par jebkuriem jautājumiem. Es jūs pareizi sapratu, par jebkuriem jautājumiem. Jūs esat gatavs atbildēt? Šķēles kungs, redziet, to nozīmē, kā lai notic cilvēkam, kurš nespēja atbildēt uz jautājumu ar jā vai nē, par jebkuriem jautājumiem. Jūs kopā ar mani līdz vēlēšanām esat gatavs iziet melu detektoru, jā vai nē, Šķēles kungs? Jebkuru jautājumu, kuru jūs vēlaties manā un savā dzīvē konfrontēt, esmu gatavs ar jums to darīt. Paldies! Atliek tikai saorganizēt.